Ceļi ir Latvijas ekonomiskā asinsrite. Tā savieno pilsētas, ciemus un kaimiņu valstis, tādējādi iekļaujot mūs Eiropas transporta tīklā. Pēdējo 20 gadu laikā, pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam, Latvijā ir modernizēti valsts autoceļi vairāk nekā 2000 km garumā. Šajā raidījuma cikla izaugsmes ceļš sērijā iepazīsimies ar jau īstenotajiem autoceļu projektiem, kas ļauj pārvietoties ērtāk un drošāk. Līdz ar Eiropas Savienības izveidi un vēlāk paplašināšanos pieauga nepieciešamība izveidot visā Eiropā kvalitatīvu transporta tīklu, zinām arī kā TNT, lai iedzīvotāji varētu ātrāk un drošāk pārvietoties, kā arī tiktu veicināta uzņēmumu konkurētspēja. TNT mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu savienojamību visā Eiropas Savienībā, bez sastrēguma posmiem vai trūkstošiem savienojumiem, vienlaikus samazinot transporta ietekmi uz vidi. Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu no 2014. līdz 2020. gadam 7 Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Daugavpilī tika īstenoti transporta infrastruktūras uzlabošanas projekti, kas veicina pilsētu sasaisti ar Eiropas transporta tīklu, vienlaikus uzlabojot pilsētvidi un reģionu konkurētspēju. Šobrīd TNT tīklā ir iekļauti lielākā daļa Latvijas valsts galveno autoceļu un autoceļu Tīnūži Koknesi. Dosimies uz Valmieru, lai paskatītos, kā šajā pilsētā pirms vairākiem gadiem attīstīts TNT tīklu. Valmierā šim te fonda projektam tika izvirzīts vairākas idejas, un kā tādu pašu no svarīgākajām un primāri īstenojamām tika atzīta šī Leona Paigles ielas savienojums ar šo Eiropas Savienības tīklu. Kā rezultātā mēs izbūvējām ielu vairāk kā 2 km garumā. Arī no šīs ielas ieguvēji ir arī iedzīvotāji, kuri šo ielu ikdienā izmanto, lai nokļūtu Valmieras lielākajās skolās, Valmieras valsts ģimnāzijā un Valmieras sākumskolā, kas ir ļoti ērti, īpaši tiem, kas dzīvo piepilsētā. Esam saņēmuši arī ļoti labas atsauksmes tieši par šo jaunizbūvēto gājēju veloceliņu, kas ir ar asfaltbetonu segumu vienā līmenī. No 2019. līdz 2020. gadam Latvijas valsts ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu nepilni 32 miljonu eiro apmērā veica autoceļa A2 Rīgas-Sigulda-Igaunijas robeža pārbūvi un atjaunoja Valmieras šosejas sākumposmu. Šī projekta laikā pārbūvēti 9 ceļu pārvades Sēnītes mezglā un pie Vangažiem. Izbūvētas Straujupītes caurteka Vangažos un gājēju tunelis pie Sēnītes. Atjaunots tika arī segums uz tilta par Gauju, parūpējoties par drošību un ērtu pārvietošanos gan autobraucējiem, gan gājējiem. Braucot pa šo ceļu, varam ērti un ātri nokļūt līdz iecienītiem apskates objektiem Igaunijā. Uz Igauniju man sanāk braukt diezgan bieži. Kādreiz darba darīšanās mīlu arī apmeklēt izstādes un koncertus, kas ir Tallinā, kas īstenībā ir ļoti ērti un tuvu. Un pēdējos gadus man ir bijis diezgan liels un patīkams pārsteigums par to, ka ceļi Latvijā sāk patīkami atšķirties pat no ceļiem Igaunijā, jo pēdējā laikā pa Latvijas ceļiem braukt ir komfortablāk, ērtāk, ceļi ir saremontēti, ērti, viegli pārvietoties, viegli pārskatāmi, pat labāk pārskatāmi. Un jāsaka tā, ka iebraucot Igaunijā bieži vien izskatās sliktāk nekā braucot pa ceļiem Latvijā. Bet dosimies apskatīties, kas mainījies citur vidzemē. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 8,3 miljonu eiro apmērā ceļa posmā Cēsis Vecpiebalga Madona veikti ievērojami ceļa infrastruktūras uzlabojumi, īstenojot pilnu ceļa segas rekonstrukciju. Posmā no pārvada pār bijušo dzelzceļa līniju līdz Brežģakalnam aiz Taurenes. Projekta ietvaros izbūvēts jauns tilts par Gauju. Taču ar šo ceļa posmu būvdarbi autoceļā P30 nebeidzās. Jau pēc gada darbi turpinājās, pārbūvējot posmu no Brežģakalna līdz Vecpiebalgai un no Vecpiebalgas līdz Madonai. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenotie ceļu rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Cēsis Vecpiebalga Madona būtiski uzlabojuši braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību. Daudzi autoceļu nozarei nozīmīgi projekti ir īstenoti jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, taču Eiropas Savienības sniegtās pārmaiņas cilvēki turpina baudīt vēl šobrīd.
Kā vienu no piemēriem apskatīsim, kādas izmaiņas piedzīvojas autoceļa E22 posms, kas savieno Tīnožus ar Koknesi. Ceļa rekonstrukcijā ieguldot 138 miljonus eiro, tika rekonstruēts un izbūvēts autoceļš ar kopgarumu 72 km. Tāpat projekta laikā papildu rekonstruēti 5 tilti un satiksmes pārvadi, bet 9 izbūvēti no jauna. Projekta ietvaros rekonstrukciju piedzīvoja arī valsts reģionālo autoceļu posmi Ulbroka–Ogre nepilnu 9 km garumā, Tīnoži–Koknese 40 km garumā un 5 km garš ceļa posms aiz Kokneses. Tāpat uzceltas 20 caurbrauktuves, nodrošinot lokālos savienojumus. Ceļu kvalitātei mūsu biznesā ir ļoti liela nozīme. Pirmkārt jau, lai nodrošinātu pasažieriem patīkamu pieredzi, un otrkārt, izdarot izvēli par investīcijām. Katrs mūsu autobus maksā aptuveni 500 000 eiro, kas kopumā sastāda ļoti lielas investīcijas, ko uzņēmums ir veicis, lai varētu nodrošināt Latvijas maršrutus. Un ceļu kvalitāte dod mums drošību, ka mūsu investīcijas ir aizsargātas un kad katrs no mūsu jaunajiem autobusiem varēs nobraukt tam paredzēto laiku. Mēs uzskatām, ka turpinot uzlabot Latvijas ceļus un paplašinot komercmaršrutu tīklu, ieguvēji būs gan pasažieri, gan arī valsts kopumā. Jo mēs zinām, ka pilsētu sasniedzamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem ekonomikas attīstībā. Autoceļš P62 Krāslava–Preiļi–Madona ir Latvijas garākais reģionālais ceļš, kas savieno Vidzemi un Latgali, un ir ērtākais maršruts nokļūšanai no Krāslavas līdz Madonai. Pēc 2019. gadā notikušajiem remontdarbiem ceļa posmā Bašķi–Preiļi 13 km garais iepriekš nokalpojušies ceļa posms ieguvis asfalta segumu visā tā garumā. Projekta īstenošanas rezultātā šis grants ceļš pārbūvēts par ceļu ar asfalta betona segumu. Tāpat atjaunoti tilti pār Preiļupi un Jašu. Pārbūvētas arī sabiedriskā transporta pieturvietas, ierīkojot soliņus un nojumes. Eiropas Savienība ir izvirzījusi vērienīgu mērķi cīņai pret klimata pārmaiņām. Līdz 2030. gadam samazināts siltumnīca efekta gāzu emisijas par 55%. Šajā kontekstā nozīmīga loma ir tieši transporta infrastruktūrai, jo 61% no oglekļa dioksīda jeb CO2 izmešiem rodas tieši no automobīļiem. Viens no pasākumiem, lai sasniegtu klimata mērķus, ir elektroauto un to atbalsta infrastruktūras izveide. Doma par elektroauto izmantošanu un arī iegādi man vienmēr ir bijusi salīdzinoši pievilcīga, jo man patīk tā doma, ka es varu pārvietoties ar auto gan lētāk, gan arī tas ir dabai draudzīgāk. Taču allaž man ir bijis šāds šaubas par to, jo man nebija pārliecība par to, ka mums ir pietiekami daudz šo uzlādes staciju, bet taču es pamanu, ka šīs uzlādes stacijas Latvijā paliek arvien vairāk un tās ir daudz pieejamākās un ērtākās vietās. Līdz ar to esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī nākotnē cilvēki izvēlēsies iegādāties vairāk elektroauto, jo tas vienkārši kļūst ērti un pieejami. Nacionālajā e-uzlādes tīklā stacijas izvietotas ik pēc 30 km uz galvenajiem autoceļiem un ik pēc 50 km uz reģionālajiem ceļiem. No 2016. līdz 2022. gadam tika īstenots projekts, lai izveidotu nacionālā līmeņa elektroautomobīļu uzlādes staciju tīklu visā Latvijas teritorijā ar 139 uzlādes stacijām, kas vienmērīgi izvietotas gan TNT ceļu, gan reģionālo ceļu tīklā, kā arī lielākajās apdzīvotajās vietās. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 6,4 miljonu eiro apmērā. Elektromobiļu skaits Latvijā ar katru gadu turpina augt, tāpat arī ātro uzlāžu staciju skaits. Pateicoties paveiktajam, tagad ar elektroauto var pārvietoties praktiski visā Latvijas teritorijā. Pēdējo 20 gadu laikā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu ir modernizēti vairāk nekā 2000 km Latvijas valsts autoceļu. Īstenoto projektu rezultātā pārvietošanās ir kļuvusi ērtāka, drošāka un efektīvāka, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu un tuvinot Latviju Eiropas klimata neutralitātes mērķi.